Vidzemes augstskola. Oskars Java. Vidzemes augstskola īstenībā ir lietušķo zinātņu augstskola. Mans lielais mērķis šeit ir izveidot vairākas īstenībā spēcīgas zinātniskās grupas, lai mums būtu vairāk tādas grupas, kur ir pietiekama kapacitāte gan cilvēku resursu ziņā, gan zināšanu ziņā, lai mēs varētu palīdzēt sabiedrībai un risināt sabiedrības problēmas. Mēs esam nopietni kāpinājuši savu pētniecības kapacitāti pēdējos gados, un šogad, ja runājam par pētniecību, inovācijām, zināšanu pārnesi, esam arī Cēsu ielā 4 atvēruši inovāciju kvartālu. Īstenībā katram zinātniekam būtu nedaudz jābūt arī influencerim. Un te nav varianti, ja tu gribi sasniegt lielu ietekmi, tad ir jādara vairāk nekā tas, ko, piemēram, no mums prasa Izglītības un zinātnes ministrija vai pētniecības grantu projektu uzsaukumi, kur visur tiek prasītas zinātniskās publikācijas, kas nenoliedzami ļoti svarīgi, jo zinātniskās publikācijas lasa un citē, bet viņas lasa un citē zinātnieki. Pētniecība būtībā ir tāpat kā uzņēmējdarbība. Ja tu neesi atvērts sadarbībai, tad tev arī tas uzņēmums neies, šajā gadījumā pētniecība. Daudz jākomunicē. Ne tikai ar pētniekiem, bet arī sabiedrību kopumā.